NATO nākotni izšķirs divas lietas, divi fundamentāli, teiksim, iznākumi. Pirmais, tātad, kā risināsies konflikts Ukrainā, tātad, kāds būs, principā, politiskās un militārās sekas šim konfliktam. Un otrkārt, tātad, kas uzvarēs ASV prezidenta vēlēšanās. Ja mēs runājam par eventuālu NATO un Krievijas federācijas interešu sadursmi, tad mēs varam izšķirt ģeogrāfiski vairākus reģionus, kur tas var notikt. Un, protams, diemžēl Baltijas reģions ir viens no tiem. Un, protams, mums jābūt arī reāliem. NATO 70% tās ir Amerikas Savienotās valstis. Tas ir ASV budžets, tās ASV militārās spējas. Tātad, principā, NATO lielā mērā tas ir ASV militāro spēju apkopojums. Jo ASV ir tādas militārās spējas un tāds budžets, kas nav pieejams lielākai daļai, pat ne lielākai daļai, bet pārējām NATO dalību valstīm. Labdien, Raimond! Labdien! Ir izveidojies viens jautājums, tātad sekojoši. Vai mūs sagaida NATO un Krievijas federācijas ilgtermiņa konflikta eskalācija? Īsa atbilde ir jā, sagaida. Kā mēs redzam, konflikts Ukrainā jau ir sasniedzis gandrīz 2 gadu atzīmi, tātad februārī būs 2 gadi. Šajā laikā ir pastiprinājušies arī citi konflikti. Tātad atgādināšu, ka pagājušā gada 7. oktobrī notika Hamas uzbrukums Izrēlē, kas praktiski jau šobrīd arī ir vairāki mēneši šim konfliktam, un tur var iesaistīties, jau ir iesaistījušās gan politiski, gan attiecīgi arī no drošības viedokļa visas apkārtējās valsts, protams, arī Krievijas federācija tur iesaistīta, un Ķīnas Tautas Republika, un, protams, ASV. Es nemaz nerunāju par Irānu, par Sīriju, Turciju, Arābu valstīm, Līča valstīm. Tātad ļoti daudz dažādu spēlētāju ar milzīgiem iedzīvotāju resursiem, ar tātad bruņojumu resursiem ir iesaistījušies šajā tātad konfliktā. Kas izšķirs principā NATO nākotni? NATO nākotni izšķirs divas lietas, divi fundamentāli, teiksim, iznākumi. Pirmais, tātad, kā risināsies konflikts Ukrainā, tātad, kāds būs, principā, politiskās un militārās sekas šim konfliktam. Un otrkārt, tātad, kas uzvarēs ASV prezidenta vēlēšanās. Tāpēc, ka gan Donaldam Trumpam, gan Joe Bidenam un vēl varbūt vairākiem pretendentiem ir fundamentāli dažādi viedokļi par to, kā ir jāattīsta NATO, un kādā veidā vispār šai situācijai ir jārisinās tālāk. Tas, protams, mūsu interesē visvairāk. Ja mēs runājam par eventuālu NATO un Krievijas federācijas interešu sadursmi, tad mēs varam izšķirt ģeogrāfiski vairākus reģionus, kur tas var notikt. Un, protams, diemžēl Baltijas reģions ir viens no tiem. Tātad, mēs no tā nevaram izvairīties. Tātad, protams, ka runājot par Ukrainu, tātad tas ir Melnās jūras reģions, tātad viss, kas skar Krīmu, tātad tur ir NATO dalību valstis Bulgārija un Rumānija, turpat ir Moldova ar neatrisinātu teritoriālu jautājumu, Piedņestras jautājumu un Moldova, kur ir ģeogrāfiski starp Rumāniju un starp Ukrainu. Tātad pati Ukraina, kā es jau teicu, Ukrainas liktenis, Ukrainas nākotne. Trešais, tātad, šis reģions noteikti varētu būt Baltkrievijas liktenis, jo Baltkrievi atkal ģeogrāfiski tieši atkal pašā centrā, var teikt, Eiropas vidū, ar lielu robežu ar Poliju, ar tikpat pietiekami garu robežu ar Lietuvu un arī ar Latviju. Ja, tātad, tas arī varētu būt viens no šādiem reģioniem, kur varētu notikt potenciāli kaut kāda sadursme. Baltijas reģions, Baltijas jūra. Tātad 3 Baltijas valstis, Zviedrija, Somija, NATO dalību valstis un Zviedrija, kur visticamāk ļoti drīz būs NATO dalību valsts. Un vēl viens reģions, kur varētu notikt sadursme, tā ir Arktika. Ņemot vērā, ka Arktikā ir attiecīgi jau šie jaunie kuģu ceļi ir izkristalizējušies, tur ir ļoti daudz dažādu dabas resursu un Arktikā principā pretendē arī dažas NATO dalību valsts. Tā ir Kanāda, tā ir Amerikas Savienotās valsts, tā ir Dānija,
Norvēģija, un Krievijas federācija. Un ņemot vērā to, ko es iepriekš teicu, tas ir milzīgs reģions, tātad ar aizvien pieaugošu nozīmi pasaules ģeopolitikā, pasaules tirdzniecībā, pasaules loģistikā. Tad, protams, ka par šo te Ziemeļu jūras ceļu noteikti būs cīņas, kā arī par resursiem. Jo aizvien tātad tiek atklāti aizvien vairāk dažādu dabas resursu šī te Ziemeļledus okeānā un Arktikā. Un, protams, par šo te jautājumu arī varētu būt diskusijas vai pat, teiksim tā, dažādas nesaprašanās starp Krievijas federāciju un šīm pārējām valstīm, ko es jau minēju. Tātad šī te robeža, ģeogrāfiskā robeža starp NATO un Krievijas federāciju, ņemot vērā to, ka Somija vien pievienoja vairāk nekā 1000 kilometru, teiksim, robežu ar Krievijas federāciju un NATO, tas nozīmē, ka notiks no abām pusēm visticamāk šo te bruņojumu palielināšanu, bruņoto spēku palielināšanu. Protams, ir jautājums šobrīd pats galvenais jautājums ir par Ukrainas likteni. Kā mēs zinām, šobrīd situācija tāda, ka Ukrainas iepriekšējā gada pretuzbrukums izgāzies. Tieši, teiksim, mēs savādāk nevaram kaut kā definēt. Tātad šis uzbrukums izgāzās, un šobrīd situācija ir tāda, kas var vedināt domāt līdzīga situācija Pirmā pasaules kara tranšei, tātad karam, kur attiecīgi ir nostabilizējusi šī frontes līnija, kur nemainās, viņa var nemainīties, vismaz Pirmā pasaules karā viņa varēja nemainīties gadu, 2 gadus, sevišķi rietumu frontē ar tādiem sīkiem uzbrukumiem, ar varbūt kaut kādām nelieliem teritoriāliem ieguvumiem un zaudējumiem, bet bez jebkādiem lieliem, teiksim, tādiem frontes pārraujumiem. Kaut kas līdzīgs ir šobrīd arī Ukrainā, kur no vienas puses Krievijas federācija arī nevar šobrīd sākt kaut kādu ļoti nozīmīgu uzbrukumu Ukrainas spēkiem, bet no otras puses arī Ukraina vairs nevar, vai visticamāk Ukrainai būs ļoti grūti organizēt vēl vienu pretuzbrukumu, masveidu pretuzbrukumu, ņemot vērā to, ka ASV vēl aizvien nav iedevušas Ukrainai šo te naudu, kas ir attiecīgi 61 miljārda paketi Ukrainai. Arī Eiropas NATO dalību valstīs arī ir jūtams nogurums, ja tas tomēr maksā pietiekami liels līdzekļus. Pat, teiksim, pirms dažām dienām Vācijā sākās plaši zemnieku fermeru nemieri, tieši tāpēc, ka tur pietrūks naudas pabalstiem. Un šī nauda ir pietiekami lielos apjomos, Vācija ir tātad finansējusi Ukrainu. Tātad tu redzi, ka, teiksim, tas viss ir ļoti savstarpēji saistīts, un šis, teiksim, finansējums Ukrainai, viņš kaut kādā veidā negatīvi atsaucās uz finansējumu iekšpolitikā, piemēram, Vācijā. Saprot, tas ir tikai viens no tādiem gadījumiem. Tāpēc mēs varam pateikt to, ka jā, NATO un Krievijas federācijas pretstāvi acīm redzot turpināsies un sāsināsies. Tas nozīmē, ka no abām pusēm tiks veidotas jaunas bruņoto spēku vienības. Abas puses palielinās militāra rūpnieciskā kompleksa kapacitāti, tātad sevišķi artilērijas lādiņi, raķetes, tanki, respektīvi viss tas, kas ir nepieciešams sekmīga militāra konflikta, tātad sekmīga militāra konflikta gaitai no abām pusēm. Tālāk, ir jautājums, protams, par to, vai Ukraina tiks uzņemta NATO. Šobrīd izskatās, ka tas ir tikai deklarācija, jo atgādināšu, ka Viļņas samits, kas notika pagājušā gada vasarā Viļņā, tepat mūsu kaimiņos, definēja, ka Ukraina tiks uzņemta NATO, kad pienāks laiks un kad sabiedrotie tātad vienosies par to. Saprot, tas viss ir ļoti ārkārtīgi tāds izplūdes formulējums, kad pienāks laiks. To mēs nezinām, tas var būt pēc gada, pēc 10 gadiem, tas var būt nekad, un kad visi sabiedrotie piekritīs. Mēs jau redzam, kādas problēmas Zviedrijai. Tātad kopš Zviedrija tika uzaicināta NATO 2022. Gadā. Tātad NATO samitā pirms pusotra gada Zviedrija līdz šim nav tātad stabila NATO dalība valsts, ka Turcija attiecīgi vēl aizvien nav apstiprinājusi Zviedrijas dalību savā parlamentā. Un lai kāda valsts tiktu uzņemta NATO, visu valstu parlamentiem ir jāapstiprina šis moments. Tātad tas nav tā, ka uzaicināja un nākamajā dienā viņi tur ir. Nē.
visas NATO dalību valstis savu valstu parlamentos attiecīgi balso par šo te lietu. Ja? Un kamēr Ukrainā nav beidzies karš, līdz ar to es domāju, ka runāt par kaut kādu NATO uzņemšanu NATO, Ukrainas uzņemšanu NATO, es domāju, tas nav reāli un realistiski. Tātad, mēs varam secināt to, ka mums jāgatavojas uz ilglaicīgu nosacīt augstu karu 2, kurš cerams nepāries karstajā fāzē, jo abām pusēm ir gan kodolieroči, gan pietiekami nopietni bruņotie spēki. Un, protams, mums jābūt arī reāliem. NATO 70% tās ir Amerikas Savienotās valstis. Tas ir ASV budžets, tās ASV militārās spējas. Tātad, principā, NATO lielā mērā tas ir ASV militāro spēju apkopojums, jo ASV ir tādas militārās spējas un tāds budžets, kas nav pieejams lielākai daļai, pat ne lielākai daļai, bet pārējām NATO dalību valstīm. Un noslēgumā varētu minēt, visu izšķirs arī ASV prezidenta vēlēšanas. Šobrīd izskatās, ka Donaldam Trumpam ir lieliskas iespējas atkal kļūt par ASV prezidentu. Ir pilnīgi skaidrs, ka deep state, jeb dziļā valsts un ļoti daudz, liberālās valdības Eiropā ir šausmās par šādu veidu iznākumu, jo tas varētu arī noteikti skart NATO nākotni. Protams, ka ļoti daudz baidās no šāda rezultāta. Protams, mēģina tagad atrast kādu citu kandidātu, un šobrīd ir runa par Nikiju Heiliju, tātad vienu no kandidātiem, lai gan, protams, ka viņas reitings salīdzinot ar Trumpa reitingu ir ļoti mazs. Trumpam ir milzīgs reitings un atbalsts šobrīd, ja. Bet, katrā gadījumā viņas vārds ir izskanējis kā tādu, varbūt kandidāts, kas nebūtu tik radikāls. Bet ASV pieprasījums ir pēc Donalda Trumpa republikāņiem. Tā kā mums to jārēķinās, ne visai Eiropai un pasaulē jārēķinās. Un, protams, ka ir runas, ka Donalds Trumps vēlas izstāties no NATO. Es domāju, ka tas šobrīd ir pārāk tāds radikāls spriedums. Viss, ko Donalds Trumps pieprasīja iepriekšējā prezidentūrā, bija tas, ka ASV nav nepieciešams vienai pašai finansēt lauvas tiesu no NATO izdevumiem. Ka ir Vācija, ir Francija, ir Itālija, ir Lielbritānija, ir valstis ar pietiekami nopietnu ekonomiku, un šīm valstīm vienkārši jāizdara tas, ka attiecīgi jāpalielina savi izdevumi valsts aizsardzībai līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Praktiski izņemot Lielbritāniju, nevienam iepriekš minētām valstīm to nedara. Viņam visi šie procenti mazāk. Saprota, ir viena lieta, ja, trīs Baltijas valsts izveido 3% katra no iekšzemes koprodukta, tas kaut kādā veidā maina NATO kopējo militāro spēku? Nē, nemaina. Bet ja to izdara Vācija, Francija, Itālija, tad tas ir milzīgs budžeta pieaugums, milzīgs militāro spēju pieaugums. Šobrīd, protams, ka Eiropā liela daļa saprot, ka viņiem būs jābruņojas. Protams, mīnus ir tas, ka mēs jau runājam par to, Eiropas sabiedrības ir pieradušas pie miera, pie labklājības, pie paredzamas kaut kādas nākotnes. Un, protams, ka ekonomikas militarizācija nozīmē to, ka nākotne paliek aizvien mazāk skaidra, par to, ka labklājības līmenis var samazināties, jo bruņošanās sacensība maksā ārkārtīgi dārgi. Ja mēs tagad skatāmies, cik maksā viss šīs raķetes, tanki, un tie ir miljoni, desmitiem un simtiem miljonu un pat miljārdi, tātad tas nozīmē, ka ir jāpārstrukturē gan sabiedrība, gan ekonomika. Vai tas politiski būs pieņemams Eiropas sabiedrībām, to mums grūti šobrīd teikt, jo mēs arī redzējām vēlēšanu rezultātus Eiropā, kur, eiroskeptiski politiķi, kas ir pret jebkādu palīdzību Ukrainai, gūst virsroku. Gan Nīderlandē, gan Slovākijā pagājuši gadu. Šogad arī ir pietiekami daudz svarīgu vēlēšanu. Bet, laikam, vissvarīgākās vēlēšanas tomēr priekš NATO tās ir ASV prezidenta vēlēšanas novembrī, kas principā arī noteiks tālāko NATO likteni un tālāko, iespējamo konfrontāciju starp NATO un Krievijas federāciju. Tā kā tas šobrīd ir tas, par ko es gribēju informēt sabiedrību. Paldies, Raimond. Paldies, visu labu. Visu labu.